Salīdzināsim, cik izmaksā nopirkt dzīvokli Latvijā un cik Igaunijā. Kā piemēram ņemsim dzīvoklis, kura pirkšanas maksa būs 25 000. Sāksim ar Latviju. Pirmkārt, tev ir nepieciešams līgums, vēlams, kuru sastādīs vai jurists, bet šī gadījumā izvēlēsimies notāru. Notāra pakalpojuma maksa par līgumu sastādīšanu ir 0,5% no pirkuma summas, bet ne mazāk 80 eiro. Tas šī gadījumā sanāk 125 eiro. Nākamā pozīcija ir notāra apmeklējums. Notārs pārbauda rīcības spēju, parakst tiesības, izveidošot nostiprinājumu lūgumu par nekustamā īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā. Aptuvenā summa, ar ko jārēķinās, 300 eiro. Tālāk ir īpašuma tiesību nostiprināšana zemes grāmatā. Par to ir jāmaksā 1,5% no īpašuma vērtības vai pirkuma summas. Dotā situācijā tas būs 375 eiro. Un kancelēs nodeva aptuveni 15 eiro. Kopā sanāk 815 eiro tev ir jāsamaksā par to, ka tu vēlies nopirkt dzīvokli. Bet kā ir Igaunijā? Igaunijā līgumu sastāda notārs, nostiprinājumu lūgumu par ierakstīšanu zemes grāmatā maksā 95 eiro. Īpašuma tiesību nostiprināšana zemes grāmatā 0%, maksājam tieši 0, un kancelēs nodevu par ierakstīšanu 0. Kopā sanāk, Igaunijā mēs iztērējam 95 eiro. Ierakst komentārā, kā tev liekas, kādēļ šāda cenu starpība.